ko krievi padomās, ka mēs te kaut ko slēpjam. Tu samalo. Bet ilgi mēs tā nedarēsim. Ingela, nekādi, bet pieliksim aizkarus, Hans varēs nākt ārā, pasēdēt šeit. Kopā ar mums paies vakariņas pusdienas. Cik reiz, kad Linda ir skolā, viņš varēs te sēdēt. Tu domā, viņa viegli tur tupēt? Jaunajā Rīgas teātrī pirmizrādi piedzīvojas režisors Ines Smičuls veidotais iestudējums Muša, kas tapis pēc pazīstamās somu rakstnieces Sofijas Oksanēnas romāna Attīrīšanās. Šī izrāde ir skarba vairāku paudžu drāma, kas norisinās Igaunijā padomju okupācijas laikā, kā arī 90. gados valstī ienākot jaunās Eiropas realitātei. Impulss nāca no neviennozīmīgā stāsta. Stāsts, kurā balts nav balts un melns nav melns. Līdz ar to tas stāsts kā detektīvs ievilka. Un ļoti gribējās pastāstīt arī pārējiem, tā kā pavērst to dzīves situāciju šķērsgriezumā. Man šķiet, ka sākums visam ir nesapratne savā starpā. Māsas kaut kā neizrunāja līdz galam to savu sāpju. Pie kā tie notikumi pēc tam, ja cilvēki neizrunājās, neuzticās viens otram, līdz galam kaut ko gaida, pie kā viņi ir novaduši tieši tad, kad vēsture sagriež visu vēl vairāk ar kājām gaisā. Uz jautājumu, kāpēc izrādi iestudēta tieši tagad un vai tam ir kāds sakars ar tādām pēdējo laiku aktualitātēm kā referendumu, režisori atbild apstiprinoši. Tas ir saistīts ar to, ka nav izskaidrota vēsture, jo, ja būtu izskaidrota vēsture, tad pagātne un kas bija kas, tad es domāju, daudziem cilvēkiem atkristu jautājums, priekš kam vajadzīgs referendums. Un vispār mēs līdz referendumam nebūtu nonākuši, ja būtu atzīta Latvijas okupācija, Baltijas valstu okupācija lietas tiktu sauktas īstajos vārdos, tad kaut kā tāda putra noteikti nebūtu. Tas ir mans tāds uzskats. Kur ir Hans Peks? Mēs taču tāpat to uzzināsim. Šī ir pēdējā iespēja mums glābt pašām sevi. Tik līdz kā visu stāstīsiet, varēsiet iet uz māju. Jūs jau meitīt, cik viņai gadi 7? Un šī gadījumā nav viņas drēbīts? Hans Peks ir miris! Maša, vai meitenīt jau ir uz galda? Nervi. Un tam, vai jūs ar vienu mums nekā nevēlaties pastāstīt? Izlasot to romānu sākumā, man tas likās ļoti melns un man likās, kāpēc, un arī iztēloties, kāpēc man tajā visā tur tā tagad kaut kāds 2 mēneši zem ūdens paiet ar to lomu, un viens no tiem motīviem bija tomēr tā kaut kāda tā nacionāla piederības sajūta, ka tā ir arī mūsu vēsture, ne tikai Igauni, tā ir arī mūsu vēsture, un mums ir par to jārunā. Es esmu ļoti pārliecināta par to, ka mēs daudz par maz to darām. Un ne tāpēc, lai kaut kādas emocijas kultu vai lai kādam teikt tā, kā mēs esam cietuši un tāpēc kādam norādītu kaut ko par okupantiem vai kaut ko tam līdzīgu, bet vienkārši, lai kaut kādas punktus uz saliktu. Ar šo lomu bija varbūt atšķirīgi no citām lomām, jo ir viss cits lomas, es kaut kā, viņām ir tāds viena nots, kaut kā viena nots, kāpēc es to lomu daru un ko tā man nozīmē, un kaut kāda viena emocija, kaut kāda dominējošā. Un šeit, man liekas, ka es intuitīvi diezgan agri jau pieņēmu lēmumu, ka es neatvieglošu savu ceļu pasakot, kas ir tā galvenā nozīme. Tas ir dzīves stāsts, un tas aptver ļoti ilgu laiku posmu. Un gluži kā dzīvē cilvēkiem ir ļoti dažādas emocijas, dažādi notikumi, dažādi pagriezieni. Un to vienkārši var nosaukt par dzīvi un par cilvēka kaut kādu dabu un būtību un emocijām. Un viņas tas gadījums ir, ka viņa visu laiku reaģē ar emocijām. Viņa no vienas bedres tā kā nākamajā, no viens kļūmains solis, un tad kaut kādas emocijas uzvirmo, un viņa izdara kaut kādu izvēli. Un tad no tās vienas izvēles rodās kaut kādas atkal emocijas, un atkal izdara nākamo izvēli. Un ka viņa tā
tāds kaut kas tā iet cauri tai dzīvē, sākot no kaut kāda no māsas, kaut kādas greizsirdības, skaudības, kad sākumā ļoti mazas un varbūt neliekās tikpat nozīmīgas kaut kā līdz beigās tādai mušai, kāda viņa ir vecumā. No kurienes tu īsti esi? Vladivostok. Vladivostok. Nu jā, tik vērts cilvēks, kā es nevaru zināt, ka tu tad igauņu valodu māca. Vīrs no Igaunija. Taļina. Tas vīrs tā. Paša. Paša. Ir paša, Igauni, Krievs. Neparasti tavs paša. Neesmu nekad dzirdējusi par tādu pašu, kas savai sievai no Vladivostoka igauņu valodu iemāca.